ilgu laiku rezultāts bija 1-0, un mēs pat nedomājam, ka kaut kas varētu arī mainīties. Pastāst lūdzu par šo spēli. Jā, nu šī spēle atkal mums tāda ļoti saspringta. Es domāju, kāpēc tā, fiziski mēs esam varbūt ar šo komandu vienādos līmeņos, arī varbūt tehniski mēs esam es uzskatu, ka mazliet labāki, bet šodien ļoti vāja bija realizācija. Nevarējām ilgi gūt otrus vārdus, lai arī mierīgāk varētu šo spēli aizdīt līdz uzvarai. Tāpēc arī beigās tāda, teiksim, ļoti saspringta spēle. Lūdzu, kāds būtu komentārs nākamajai spēlei? Nē, mums ļoti svarīgi ir arī, lai būtu sastāvs, lai mēs varētu, kā teikt, nospēlēt vismaz ar 2 maiņām. Mums bija iepriekšējās spēles mazliet ar sastāvu, kā teikt, komplektāciju vāju, un tāpēc arī bija grūtāk arī cīnīties pret stiprākām komandām. Es domāju, ja mēs būsim, teiksim, optimālā sastāvā, kad ir 2, teiksim, pilnvērtīgas maiņas, tad mēs fiziski arī varam vieglāk uzspēlēt, un es domāju, tad mēs varam pat katrā spēlē cīnīties par punktiem vismaz. Mēs arī attiecīgi ceram un vēlam jums atkal turpināt tādā pašā stilā kā šodien. Paldies! Jā. Paldies!